To, ko es gribu šodien dalīties, tas ir tas, kas man šodien ir uzrunājis, un tas ir Dieva vārds ir tik brīnišķīgs tieši ar to, ka tu viņu lasi daudz reizes, un vienkārši pēkšņi kādā reizē tas tieši uz tevīm runā. Tas jau ir tas dzīvais ūdens, par ko Jēzus runā. Viņš ir dzīvais ūdens, un ūdens tik mums ir vajadzīgs katru dienu. Tāpat ir arī viņa vārdi, un tur visu laiku ir ko smelt. Un šoreiz tieši man runāja par žēlastību, kad it kā jau lūkojoties uz Jēzus Kristus upuru ir skaidra viņa žēlastība, bet tā vienkārši pēkšņi tas tik ļoti runā, šī žēlastība, par ko pirms tam es tā kaut kā. Vienkārši ir tā, ka tu varbūt tu esi to dzirdējis, bet vienkārši pēkšņi vienā brīdī Svētais Gars tev konkrēti pieskarās, un tas ir tas, ko es šodien sapratu, un es sapratu, ka tas bija Svētais Gars, un pēkšņi vienkārši man asars bīra, un es sapratu, ka viņš kaut ko dara pie manas sirds, un kad palīdzēja saskatīt to viņa žēlastību. Un šodien lasu no Nehemijas grāmatas, kur tauta izsūdz grēkus, un tur bija runa tieši par Izraēlu tautu, par Dieva tautu, cik viņi daudz reizes apgrēkojās pret Dievu, bet ka viņa žēlastība visu laiku ir tik redzama tajā, kā te sākot no 14. panta. Tu darīji viņiem zināmu savu svēto sabatu, un tu rakstīji viņiem priekšā pavēles, likums un bauslību caur savu kalpu Mūzu. Tu pavēlēji viņiem iet, lai iemantotu zemi, ko tu biji zvērējis viņiem dot, bet viņi, mūsu tēvi, kļuva augstprātīgi. Viņi neklausīja tavām pavēlēm, viņi liedzās paklausīt un nepieminēja tavus brīnums, ko tu biji darījis viņu labā. Viņi kļuva nepakļāvīgi un savā stūrgalvībā iecēla savu vadoni, lai atgrieztos savā kalpībā Ēģiptē. Bet tu esi piedošanas Dievs, žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmās un liels mīlestībā, un tu viņus nepameti. Par spīti visam tam, ko viņi bija darījuši, Dievs viņus nepameta. Pat tad, kad viņi darināja sevi izlietu zelta teļu un sacīja, šis ir tavs Dievs, kas tevi ir izvedis no Ēģiptes. Un kaut arī viņi tev smagi nicināja un paļāja, tad tomēr savā lielajā žēlastībā tu nepamet viņus tuksnesī. Tā ir tā Dieva žēlastība, viņš tik un tā viņus nepameta. Tu uzturēji viņus tuksnesī 14 gadus, viņi necieta trūkumu, viņu drēbes nenoplīsa un viņu kājas nepietūka. Un tu vairoji viņu bērnus kā debesu zvaigznes un ievedi viņus zemē, kuru tu biji apsolījis viņu tēviem un par kuru tu biji teicis, lai viņu pēcnācēji iet un to iemantotu. Tā viņu pēcnācēji iegāja un iemantoja to zemi. Tad tālāk 25. pants, un viņi ieņēma nocietinātas pilsētas un auglīgu zemi un iemantoja mājas, kas bija pilnas visādu labumu. Tā viņi ēda un bija paēduši un kļuva trekni un līksmojās tavā lielā labsirdībā. Bet viņi kļuva nepaklausīgi un sadumpojās pret tevi, viņi pagrieza muguru tavai bauslībai, viņi nokāva tavus praviešus, kas brīdināja viņus, lai atgrieztu viņus pie tevis. Viņi tevi smagi nicināja un paļāja, tādēļ tu viņus nodevi viņu pretinieku rokā, kas lika viņiem ciest, un savās ciešanās viņi raidīja pie tevis savus vaidu saucienus, un tu viņus paklausīji no debesīm, un savā lielajā žēlastībā un žēlsirdībā tu devi viņiem glābējus, kas izglāba viņus no viņu pretinieku rokas. Šķistu, viņi ir tik daudz apgrēkojušies, tik visu kaut ko darījuši, bet Dievs viņus nenoraida. Dievs viņus nenoraida, tāpēc viņš viņus nepameta, tāpēc kaut arī viņi nokaujuši pat Dievu praviešu, bet tad, kad viņi vēršās pie Dieva, Dievs viņus nenoraida. Un tad tālāk, bet tik līdz viņiem bija miers, un viņi darīja atkal ļaunu tavā priekšā, un tu pameti viņus viņu ienaidnieku rokā, tā, ka tie valdīja par viņiem. Tomēr jau 3. reizi, kad viņi atkal raidīja savus saucienus pēc tevis, tu paklausīji no debesīm, un daudzas reizes tu viņus izglābi savā lielajā žēlastībā.
nenoraidīja, atkal nenoraidīja, kaut viņi ļauni bija darījuši, kā viņi vērsās pie Dieva, tā Dievs savā žēlastībā viņus uzklausīja un palīdzēja viņiem. Un kaut gan tu nopietni brīdināji viņus, lai atgrieztu viņus pie savas bauslības, tomēr viņi rīkojās stūrgalvīgi un neklausīja tavām pavēlēm un grēkoja pret tavām tiesām, kuras ievērojot vienīgi cilvēks dzīvo. Joprojām viņi nepiekāpīgi grieza tev muguru, viņu stūrgalvība pieauga vēl vairāk, un viņi neklausīja tev. Daudzus gadus tu biji iecietīgs pret viņiem un brīdināji viņus ar savu garu, ar saviem praviešiem, to viņiem darot zināmu, bet viņi nepiegrieza nekādu vērību tam. Tādēļ tu nodevi viņus citu zemju tautu rokā. Un atkal 4. reizi, tomēr savā lielajā žēlastībā tu neiznīcināji un nepameti viņus, jo tu esi žēlīgs un žēlsirdīgs Dievs. Tik un tā nepameti viņus. Tomēr tu esi taisns visā, kas ir nācis pār mums, jo tu esi parādījis mums uzticību, bet mēs esam rīkojušies bezdievīgi. Arī mūsu ķēniņi, mūsu disciltīgie, mūsu priesteri nav pildījuši tavu bauslību un nav ievērojuši tavas pavēles un liecības, kuras tu esi devis viņiem. Tā, ka viņi savā valstī un tava labuma pilnībā, ko tu devi viņiem, tomēr nav kalpojuši tev un nav atgriezušies no saviem ļaunajiem darbiem. Tad lūk, tieši tāpēc mēs esam vergi šodien šai zemē, ko tu devi mūsu tēviem. Un tās bagātīgā raža paliek ķēniņiem, ko tu esi iecēlis pār mums, mūsu grēku dēļ. Un te var šķist, ka te ir runa tikai, tas ir par tiem tēviem, tas ir par pagātni, bet īstenībā mēs tur varam katrs saskatīt sevi tur tajā visā. Cik daudz ļaunu, cik reizes mēs esam apgrēkojušies pret Dievu, bet sanāk, ka tad, kad mēs patiesi nožēlojam un vēršamies pie Viņa un lūdzam Viņam piedošanu, Viņš katru reizi apžēlojās par mums. Tā kā, jā, šodien ieraudzīt to Viņa, kas man aizskāra tieši, jā, šī lieta, Viņa žēlastība. Tas man šodien, jā, uzdzina asars, tā teikt. Paldies Viņam par to, ka viņš šo vārdu dara dzīvu. Tie nav tikai burti, kad Viņš atklāja savu svēto garu, palīdz saskatīt tās lietas, un Viņš dara dzīvu. Viņa vārds ir dzīvs un spēcīgs. Asāks par abās pusēs griezīga zobena. Paldies! Tas novēlu katram piedzīvot to, jo viens ir tikai vienkārši izlasīt vārdu, kad citreiz varbūt cilvēks satiek un viņiem paprasa, es Bībeli lasīju, jā, es vienreiz izlasīju visu, bet viens ir, ka tu vienkārši apēdi bez ātras streb, piemēram, kaut ko, bet viens ir, ka tu izgaršo, ka tu vārdu izgaršo, svētais gars, ka tev palīdz izprast, tā ir pavisam cita lieta. Bet vienkārši izlasi bez izpratnes, vai tu tomēr iedziļinies tajā un smel un saņem kaut ko. Tās divas dažādas lietas. Vienkārši izlasīt, vienkārši neko nesaprast un izlasīt, vai tomēr izlasīt un saprast un piedzīvot divas dažādas lietas. Tā kā paldies Viņam un prieks un slavu Viņam, kas var dalīties ar Viņu vārdu, sēt Viņu vārdu sēklu, lai tas krīt auglīgā zemē, lai dara jūsu zemes labas, kuriem varbūt viņas vēl kaut kur neīsti nav gluži labas, jo lai krīt auglīgā zemē šis vārds, lai tas nes augļus, Jēzus Kristus vārdā. Amen.